Šā viņa podkāsta Muša epizodē, kuru mēs nosaucām Nākamais līmenis. Tiem, kuri nejauši ir nonākuši no interneta vietnēm vai varbūt kādas reklāmas vai draugi ieteiktā podkāstā Muša, ātri izstāstīšu, kas tas tāds ir. Podkāsts Muša ir par stāstiem. Cilvēki stāsta par lietām, kas ar viņiem dzīvē ir notikušas. Dažreiz no tām lietām, kas ar viņiem dzīvē ir notikušas, ir kaut kādas atziņas, dažreiz atziņa nav. Un dažreiz tas vienkārši ir priecīgs, smieklīgs stāsts, kuru vienkārši gribas izstāstīt, kur parasti stāsta draugiem, tuviem paziņām, ballītes laikā. Dažreiz šie stāsti ir ar lielāku morālu vērtību vai par kaut kādiem dzīves pārdzīvojumiem, caur kuriem cilvēki ir izgājuši cauri. Un mēdz būt arī tā, ka cilvēki stāsts anonīmi. Tos var ierakstīt arī studijā. Bet lielāko daļu stāstu mēs ierakstam live pasākumos, kas notiek dažādās vietās Rīgā. Mēs plānojam, ka varbūt kādā brīdī mēs uztaisīsim arī dažus pasākumus reģionos, bet pagaidām vienkārši rokas drusciņ par īsu. Katrā epizodē ir 3 stāsti, kur ir ierakstīti dažādos laikos, dažādās vietās, un tā kā drusciņ paiet zem viena temata. Mēs runāsim par cilvēkiem, kur kaut kādā veidā, tā ir sanācis, ka viņi ir apgreidojušies. Dažreiz tas ir bijis apzināti, dažreiz neapzināti, dažreiz viņiem ir licies, ka viņi nonāks nākamajā līmenī, bet, diemžēl, tas nākamais līmenis tā arī nav pienācis. Kam negadās. Ja tev klausoties liekas, hei, man īstenībā arī ir kaut kāds stāsts, noteikti netur to pie sevis. Varbūt tas ir dienesta romāns. Man liekas, dienesta romāna tā ir tāda forša lieta. Varbūt kāds ir bijis atvaļinājumā kaut kur, un tur ir kaut kas briesmīgs noticis. Es nezinu, varbūt meža lāči. Tā kā būtu arī pilsētas lāči, es tagad pateicu. Bet varbūt tie ir meža lāči vai pilsētas cūkas, kas jums ir uzbrukušas, un tas ir bijis kaut kas vaiprātīgi traģisks, un jūs gribat, lai visi zina, ka no pilsētas cūkām un meža lāčiem ir jāuzmanās. Tas ir tas brīdis, kad jūs ņemat šo stāstu un izstāstat Mušā, un cilvēki vienkārši zina, no kā jābaidās. Katrā ziņā mēs gaidām ēpastā jūsu ziņas. Pilnīgi droši sūtiet, ja arī tā ir tikai viena ideja. Dažreiz īstenībā cilvēki atsūta ēpastu un saka, es īstenībā negribu to Mušā stāstīt, bet man vienkārši gribējās kādam par to atrakstīt un izstāstīt, kāda ir bijusi šī pieredze, un arī tas palīdz. Mēs ļoti, ļoti ticam podkāstā Muša, ka tā ir tāda, drusciņa psihoterapijas sesija pašam ar sevi, kur tu kaut kādu notikumu, kas dažreiz īstenībā ir bijis, nedaudz traumatisks vai radījis kaut kādas, dažreiz arī negatīvas emocijas, kur tu viņu pats ieliec savā stāstījumā, sastrukturē un tiec no tā vaļā. Un ļoti bieži, tad, ja jūs esat atnākuši kaut reiz uz Mušas pasākumiem, cilvēki ar tiem runātājiem sarunājas pēc tam, saka, ka arī viņiem bijusi līdzīga pieredze, vai arī dalās ar to, ko dzirdējuši no saviem draugiem. Tā kā man liekas, ka tā ir tā foršākā Mušas lieta, ka mēs varam, veicināt empātiju un labāk sapratni par to, kā tad tas ir dzīvot. Mūsu pirmais stāstnieks ir Dāvis Golds. Viņš ir inženieris. Ļoti tāds nosvērts jauns vīrietis. Viņš atnāca šajā vasarā skapī izstāstīt savu stāstu, kuru mēs nosaucām Pakāpšos augstāk. Man ir brālis, kurš ir gadu par mani jaunāks, un kad mēs augām, mēs izskatījāmies gandrīz identiski. Bet mēs raksturos, nevaram būt vēl atšķirīgāki. Viena no frāzēm, ko es biežāk dzirdēju savā lauku sētā, ir, ka man vecvecmāma bļāva pa visu sētu, paskat, kur viņš atkal ir uzlīdis. Un tā visbiežāk bija reakcija uz to, ka mans brālis ir atradis jaunu koku, jaunu jumtu, jaunu izaicinājumu, kurā uzkāpt, un vecvecmāma mēģina ar slotu viņu aizsniegt un būtībā viņu nogrūst lejā. Un es kā pilnīgs pretstats biju ļoti kūtrs, ļoti bailīgs, ļoti pieklājīgs bērns, un kā tas bieži vien notiek, tad bailīgi bērni pieaug par bailīgiem pieaugušiem. Un visvairāk man ir bail no augstuma. Un līdz ar to šo skatuvi es ļoti izbaudu šodien. Kā jau tāds tipisks kūtrs introverts pusaudzis, es aizgāju studēt inženierzinātnes. Un viens no mūsu pasniedzējām bija profesors Viljams. Profesors Viljams bija tāds pensijas vecuma īpaši īgans angļu pasniedzējs, kuram dzīvē nepatika 3 lietas. Viņam nepatika viņa darbs, viņa sieva un mēs, viņa studenti. Un profesoram Viljamsam bija visinteresantākā karjeras trajektorija, kāda varētu būt. Viņš sāka savu karjeru kā sapieris armijā. Tad, kad viņš izkļuva no armijas, viņš specializējās ēku spridzināšanā, lai viņus nojauktu. Un tad viņš kaut kā no ēku spridzināšanas dabūja doktora grādu būvniecībā.
Tas tā kā iedod sēriju veidu indētājam ārsta diplomu, tas tā kā pilnīgi ļoti savāda karjeras trajektorija. Un īpaši ironiski, ka tieši augstskolā viņš mums pasniedza celtniecības drošību, darba drošības noteikumus. Un būtībā viss tas kurs sastāvēja no veidiem, kā nomirt būvlaukumā. Tu var kaut kam uzkrist, kaut kas tev var uzkrist, tu var noslīgt, tu var nosties ar strāvu, tu var nosalt, tu var sadegt. Un katrai no šīm lietām šķiet, ka profesoram Viljamsam ir kāds stāsts iz dzīves, ko viņš varētu mums pastāstīt. Viens no tiem, kas ir iesēdies, droši vien, man prātā visvairāk, ir tāds viegli homoerotisks stāsts no 80. gadiem, kur kādā Dienvidu Anglijas būvlaukumā ir karsta diena, ap 30 grādiem ir ārā, un visi, kā jau 80. gados, visi vīrieši staigā apkārt bez krekliem un kaut ko būvē. Un tad vienam ienāk prātā, ka vajag uzšļakstīt savam kolēģim. Un tas, protams, pašķakstās pretī, un tā pēc vairākām minūtēm tas jau pārvērš par milzīgu ūdens cīņu visā būvlaukumā, kur visi strādnieki mēģina viens otram uzliet virsū spaini ar ūdeni. Un šo idillisku ainu izbojā viens spainis, kas ir atstāts būvlaukumā, pilns ar skābi. Būtībā visi šie stāsti ļoti man iesēdās atmiņā, un tagad katru reizi esot būvlaukumā, tas, ko es iedomājos, ir, kā es varētu nomirt. Es vienkārši eju caur būvlaukumu un domāju, būtu baigi stūbi uzkrist tam stiegrojumam, kurš man caurdurt. Būtu baigi stūbi, ja apvienotos tā kravu no tā celtņa un uzkrist man uz galvas. Bet visvairāk tā sajūta man pārņem katru reizi, kad esmu kaut kur tūmā kādām margām, kādam balkonam nepabeigtam. Un tad bieži vien es stāvu pie tā balkona, un es ļoti viegli spēju iztēloties, kā margas vienkārši salūst un es krītu uz priekšu. Kā man pazūd svars zem kājām, kā man sagriežas vēders, kā es krītu, un kā pirmajās sekundēs es saprotu, ka es neizdzīvošu. Tā droši vien ir tā savādākā ilūzija tajā visā, kad es apzināšos, ka es tūlīt nomiršu un es neko nevaru darīt tās lietas labā. Un lai arī man nesnāk baigi bieži būt būvlaukumos, projektētājus un arhitektus būvlaukumos māc savu par krītiņiem, vai ne? Tāpēc, ka mums ir tik bāla ādas salīdzinot ar pārējiem strādniekiem, esot ofisos visu dienu, ka mūs būtībā var atpazīt pa gabalu. Un ilgus gadus lielākā problēma strādājot birojā, lielākais risks ir pakristais kādu vādu vai aplaucieties pie kafijas automātu. Un līdz ar to katreiz esot būvlaukumā, varbūt es biju pārlieku piesardzīgs. Taču vienu vasaru mans uzņēmums saņēma interesantu piedāvājumu, apsakot visas Latvijas bākas. Un kur vēl ideālāku strādnieku par mani, lai apsakotu visas Latvijas bākas. Tā vienu vasaru strādāju par bāku inspektoru. Tas bija mans darbs, braukt pa šīm bākām, kāpt viņās augšā, saprast, cik sliktā stāvoklī viņas ir un ieteikt, kā viņas uzlabot. Pirmās bākas, kur mēs braucām, atradās Kurzemes pusē. Un katrai bākai ir savs apsaimniekotājs, cilvēks, kurš nosacīja, ka nomaina spulcīti vai ne, tā, ka viņi izdeg. Un mūsu sagaida šis apsaimniekotājs, viņš ir ļoti drukns kurzemnieks. Tas ļoti dūšīgs, kā mēs latviski sakam, kurzemnieks. Viņš izkāp no savu pikapa, kurš ir pilns ar dzīvnieku ādām, un viņš klibodams nāk mums klāt ar kolēģi. Un viņš mums skaidro, ka viņiem vakar iedzēla bite, viņiem ir nāvīga alerģija no bitēm, viņam viss kāja piepāmpūs, viņš nevar nekur paiet, bet viņš tur nāks mums līdzi un parādīs, kā tur jākāp. Un mēs kāpjam augšā ģipkas bākā, ja jūs kādreiz atbrauksiet uz ģipku. Tas liels metāla karkas tonis ar koka grīdām. Vai ne? Un es ļoti strikti ievēroju pirmā augstumos kāpšanas likumu. Nekad neskaties lejā. Un man ļoti slikti padevās ievērot otro kāpšanas likumu, kas ir nekad neskaties augšā. Tā es biju nokļūst līdz pirmspēdējiem stāvam, un es paskatos augšā un redzu, ka grīdā virs manis ir caurums. Tieši pie elektrības kastes. Un es saku apsaimniekotājiem, paskat, jums te caurums, vajadzētu šito saremontēt. Viņš saka, jā. Tur pagājušajā nedēļā augšā bija elektriķis, viņš izkrita cauri. Un es skatos uz to caurumu un ieķeros margās sev blakus un stāvu viņām ļoti tuvu, jo es spēju iztēloties, kā tas elektriķis krīt, un es spēju iztēloties, kā es krītu līdz pat pašai lejai. Un kad man kolēģis jautāja, nevēlies kāpt uz pēdējo stāvu, paskatīsimies, kas tur ir, es attaisnojos, es ieraudzīju defektu, man jānofotografē, viņš jāpieraksta, šis ļoti svarīgi, un es tā neuzkāpu uz pēdējo stāvu.
Tā nākamā bāka, kur mēs bijām, bija Engurs bāka, kur ievērojami šaurāka. Un šoreiz es kāpu otrais, apsaimniekotājs kāpa pirmais. Un mēs kāpjam pa tādām mazām rungu kāpnītēm uz augšu. Un vienā brīdī viņš saka, tikai uzmanieties, šeit ir pilns ar lapseņu pūžņiem. Un kaut kur manā prātā ieslēdzas pauze, un es domāju, paga. Šis nebija tas pats čalis, kuram ir tāda alerģija pret bitēm, ka pēc viena dzēliena visa viņa pēda piepampa. Un tagad viņš dodās ar galvu priekš kā skeletonists iekšā lapseņu pūžņos. Un es paskatījos augšup, vēlreiz izdarīju kļūdu, un viss, ko es redzu, ir milzīgs vīriešu dibens, kuram apkārt lido lapsenes. Un es sapratu, šīs ir beigas. Es ļoti viegli varēju iztēloties, kā viņš sazēja lapsene, kā viņš atlaižas vaļā, un viņa milzīgais dibens tuvojas man, un es atlaižos vaļā, un mēs abi krītam pie zemes. Bet acīm redzot, šis apsaimniekotais vienkārši dzīvos bārds naža asmens visu laiku, un nekas viņam nenotika. Viņš pilnīgi mierīgi izgāja caur tiem pūžņiem bez neviena dzēliena. Un tad, kad es tiku augšā, notika tieši tas pats. Es iekrampējos margās un nelaidos vaļā. Un bākas, es nezinu, kas ir ar viņām. Līdzīgi kā viņas piesaist kuģus naktī, bākām ir kaut kāda enerģija piesaistīt dīvainus. Pie katras bākas bija kāds piedzīvojums. Viens no apsaimniekotajām bija konstantā hlamā visu laiku un nevarēja nekur uzrāpties. Pie vienas bākas dzīvo zviedru nūdists, kurš bija tikpat pārsteigts ieraudzījis mani, kā es viņu. Vienā bākā ir geocaching punkts, kurā pirms manis bija parakstījies Aivars Lembergs. Ja jūs būtu, ja kāds kaut kāda valsts iestāde, jums uzdotu vienkārši uztaisīt sarakstu ar jūsuprāt cilvēkiem, kas nodarbojas ar geocachingu, cik augstajā sarakstā ir Aivars Lembergs. Bet droši vien visizaicinošākā bāka ir Irbas bāka. Un Irbas bāka ir uzbūvēta Irbas šaurumā. 20 km no krasta. No bākas nevar redzēt savu zemi vairs tā īsti. Un ir pāris nianses tajā. Ņemot vērā, ka 20 km tā ir vienīgā vieta, kur putni var nolaisties, tad tā bāka ir pilnībā nokakāta balta. Pilnībā. Tā kā padomju laikos nebija saules paneļi un kaut kā tā gaismai jādarbojās un nevar aizvilkt kabeli tik tālu, padomju cilvēku tipiskā domāšana bija iebūvēsim tajā bākā mini kodolreaktoru. Un tas bija veids, kā viņš nodrošināja gaismu kaut kāds 20 gadus. Un tā vienā ļoti agrā miglainā rītā mūsu kuģis brauc tūmā tai bākai, un tur viņš ir pie horizonta, tāds pilnībā balts, droši vien viegli radioaktīvs puļķis jūrā. Un tur nav nekādas platformas, kur izkāpt. Kapteinis fiziski piespiež savu kuģi pie sienas, un tev ir jālec pār bortam. Un tas augstums, bišķīts lielāks par šito. Un tu noķerīs to brīdi, viņš bļauj, tagad lec, un tu lec pāri bortam. Un tā tu nokļūsi pie tās bākas. Es ļoti, ļoti ievēroju pirmo likumu un neskatījos lejā. Šoreiz bija pats pēdējais, kas kāpa, līdz ar to man nav izvēle, man jākāp. Tas interesantais par to torni ir, ka tur nekā tuvumā nav. Proti, ja tev kaut kas notiek, tev īsti nevar nekā palīdzēt. Tev var aizvest varbūt ar kuģi vai atlidināt helikopterus tur. Līdz ar to tā droši vien ir bīstamākā no visām bākām. Un es kāpju, un viss, ko es domāju, ir labā roka, kreisā roka, labā kāja, kreisā kāja. Bet es tieku pa vidu bākai, un laikam dēļ tā, ka es esmu pārāk ļoti sasprindzinājis rokas, es nogurstu. Un es gribu paskatīties, cik daudz vēl atlicis līdz pašai augšai. Un es pieļauju otro kļūdu atkal. Un es paskatos augšup. Un tas, ko es redzu, ir bariņš ar kormorāņiem, kas riņķo man virs galvas. Tā ir kā zinātu, ka es tūlīt miršu. Un es iekrampējos tajās kāpnēs, skatos uz priekšu un vienkārši domāju pie sevis, es nedrīkstu nomirt. Es nedrīkstu nomirt uz šī kakainā mieta jūras vidū. Man jātiek augšā. Un tā skaitot pēc sevis uzmanīgi tiek līdz pašai augšai. Un tikko es tiek augšā, pirmā lieta, ko es daru, es iekrampējos margās. Un visu šo vasaru man šķīta, ka šī pieredze būs kaut kāda transformatīva, vai ne? Ka es uzkāpšu pietiekami daudz bākās, es pārvarēšu savas bailes, un man nekad vairs nebūs bail no augstuma. Bet es tur stāvēju pašā augšā un sapratu, man vēl aizvien ir tik sasodīti bail. Un tagad arī vēl aizvien kāpjot torņos, man ir bail. Tas nekur nav pazudis. Bet dažreiz, uzkāpjot tur augšā,
tā ainava un tā daba ir tik skaista, ka es uz mirkli, uz pāris sekundēm aizmirstu, kur es esmu. Vienkārši pazūdu tajā dabā un tajā skaistumā. Un tāpat arī bija tajā bākā, kad es tiku līdz pašai augšai un es skatījos uz plašo jūru, kur neredz nevienu krastu un tikai horizontu par visiem 360 grādiem, un tas ir viss, ko tu redzi. Un uz mazu mirklīt es aizmirsu, ka esmu uzkāpis kaut kur augstu. Un tādos brīžos es domāju to pašu, ko teica mana vecvecmāma. Paskat, kur viņš atkal ir uzlīdis. Paldies, Dāvi, ka atnāc un izstāstīji. Ļoti, ļoti ceru, ka tev vēl priekšā ir daudz bāku, kuras apmeklēt. Mūsu otrais stāsts ir no Daces Bargās. Viņa arī skapīja šo stāstīju, un es nezināju, par ko viņa stāstīs. Un man jāatzīst, ka mēs ar viņu esam arī draudzenes, un man ir grūti viņu pieteikt. Var tikai pateikt un ieplagot, ka viņai ir podcasts Gāma Vilnis, kurā starp citu arī es esmu piedalīsies. Un pašlaik Dace iet Santiago ceļu, bet es ļoti ceru, ka viņai sanāks kāds brīvāks laika brīdis, lai noklausītos vēlreiz pašai savu stāstu un pārējos divus, ko esam tur pielikuši klāt. Daces Bargās stāsts, optimizācija un emancipācija. Es šovakar gribu pastāstīt tādu personisku, varbūt nedaudz intīmu stāstu par to, kā es pēc 30 gadu vecuma emancipējos, šī vārda tādā visplašākajā nozīmē, atbrīvojos kā sieviete un vienkārši kā pašpietiekams cilvēks. Lūk, un iesākumā man ir nedaudz jāpastāsta, ka kopš es sevi atceros, es vienmēr esmu radījusi citiem cilvēkiem tādu iespēju, ka es esmu ļoti drosmīga, ļoti traka meitene, bet tas vienmēr ir nācis kopā ar tādu būtisku priekšnoteikumu. Man tā drosme ir nākusi kopā ar citiem cilvēkiem. Tie varianti tur atnāc ar mani kopā vai, jebkurā gadījumā vienkārši es esmu varējis izdarīt tās trakās lietas tikai tad, ja man kāds ir, morāli atbalstījis vai fiziski bijis klāt. Savukārt tāda patiesa pašpietiekamība, kur man būtu jātiek ar sevi reāli galā, lielākoties man ir pirms tam dzīvē biedējusi. Lūk, un tādos nestabilākos dzīves posmos šīs te bailes ir sāsinājušās līdz tādiem diezgan neveselīgiem līmeņiem. Piemēram, man dzīvē bija tāds periods, ka man bija ļoti bail iet mājās naktīs pēc ballītēm vienai pašai. Un es vienmēr mēģināju sarunāt, lai kāds nāk ar mani kopā vai pavada, vai izbraucu ar taksi līkumu, aizved man līdz mājām. Ja neviens nebija tajā vakarā, es zvanīju savam vīram pa telefonu, prasīju, lai viņš man tā kā pavada līdz mājām. Tikai tas gabals galīgi nebija ne garš, ne bīstams. Tas bija aptuveni no Kaņepes kultūras centra līdz Antonijas ielai. Klusais centrs, viens kvartāls. Un vienīgā bailīgā lieta, kas ar mani ir šajos gājienos notikusi, bija viens vakars, kad neviens man nevarēja pavadīt, un Romāns necēla telefonu, un es eju, un es jau pa ceļam sevi tā ritīgi uzvalku, un tur katrs tumšais stūris, katra vārtruma liekas, tūlīt man kāds uzbruks, izvaros, atņems kaut ko, viss būs slikti, un es, šādi uzvilkusies eju uz mājām, un ejot jau iekšā savas, tur mājas pagalma vārtrumē, pēkšņi priekšā ir tāds stumšs stāvs un viss, man liekas, tagad materializējas. Viss tās manas sliktās domas, es sāku nenormāli skaļi kliegt. Tas tumšais stāvs arī sāk nenormāli skaļi kliegt. Tad es sadzirdu tādu pudeļu žvadzoņu. Saprotu, tas ir vienkārši bombas, kas pie mūsu mājas rakājas pa miskastu. Tad mēs tur bijām paklieguši. Savas 3 naktī tādā klusumā aizējām mājās, domāju vienkārši, what the fuck, kas tikko notika. Lūk, un vēl arī man ir bijis grūti nodalīt attiecībās ar cilvēkiem, ko vēlos es un ko vēlas citi cilvēki. Tāds piemērs, kad es pabeidzu 12. klasi, es pat neapsvēru kā reāli tādu variantu, ka es varētu braukt studēt uz ārzemēm, jo man bija džeks, un viņš negribēja, viņš gribēja palikt Rīgā, un man likās, ko es tur vien braukšu studēt, jāpaliek Rīgā, jo tās attiecības. Mēs izšķīrāmies vēl pirms es biju pabeigusi bakalauru, bet es ļoti ilgi nevarēju saņemties noslēgt šīs attiecības, jo man likās, ka mans tētis būs par to uz mani dusmīgs. Vēl es arī neesmu varējis aiziet, klasika no darba, jo, man likās, es neaizvietojam, priekšniec uz mani dusmosies, slikti par mani pēc tam runās.
Es esmu melojusi savai psihoterapeitei, jo man bija tā kā ļoti žēl, ka viņai liktos, ka viņai nesanāk ārstēt manu depresiju. Bet ne tikai sliktas lietas, arī šī īpašība man ir kaut ko labu dzīvē devusi. Piemēram, es tiešām nedomāju, ka es būtu uzrakstījis savu maģistra darbu, ja man nebūtu, man bija bērns mazs, un man bija jāpaņem akadēmiskais gads, un tie, kas varbūt zina šādu situāciju, ļoti grūti pēc tam ir, tā kā atsākt un patiešām uzrakstīt to darbu. Man bija viens, ir joprojām mans labākais draugs, kurš vienkārši katru reizi, kad mēs satikāmies, viņš man prasīja, Dats, kā tev iet ar to maģistru? Tu kaut ko raksti, bet tu saproti, tev dzīvē var pienākt situācija, kad vienkārši tev tas būs nepieciešams, un viņš to patiešām darīja konstanti katru reizi, kad man likās, labi, man vieglāk ir vienkārši uzrakstīt to maģistra darbu, nokārto visu, lai viņš man neuzdod var šo jautājumu. Un paldies Jančukam, jo man patiešām dzīvē pienāca tāda situācija, kur man bija šis te grāds noderīgs. Lūk. Bet to, ka tā ir kaut kādā mērā tāda problēma, šī te, atkarība, līdzatkarība no cilvēkiem, es sapratu pēc 30 gadu vecuma, kad es biju izveidojis ģimeni, man 2 bērni, tur es esmu realizējis sevi arī profesionāli, man ir kredīts, visas šitās lietas. Un tad, kā tas mēdz notikt ar cilvēkiem starp 30 un 50 gadu vecumu, man sākās pusmūžnieks. Sagūglēju, točni, tā ir pusmūža krīze. Tā arī klasiski, kas notiek, cilvēki sāk visu kaut ko meklēt, dzīves jēgu, mēģināt saprast, ko tad pa īstam gribu es. Un man šī te iekšējā tāda apokalipse sakrita ar to, ka arī bija sākusies pandēmija. Es personīgi atceros ar vislabākajām atmiņām pandēmiju, man tiešām liekas brīnišķīgs laiks. Beidzot vairs nebija jāiet uz visām sapulcēm, uz visām bērndārza eglītēm, uz visiem ģimenes pasākumiem. Tiešām es ļoti izbaudīju šo laiku, un es varēju pilnvērtīgi pievērsties savam pusmūžniekam. Kā jau cilvēki parasti dara šādās situācijās, sākumā sadarīja muļķības, pēc tam sāk nodarboties ar sportu, visādām garīgajām praksēm, viss, ko parasti cilvēki dara savos pusmūžniekos. Lūk. Bet arī ar tiem apskaidrības brīžiem, vismaz tā esmu dzirdējis no cilvēkiem, lielākoties viņi pienāk tādos momentos, kur tu pat īsti tā negaidi. Tu esi visu kaut ko tur izmēģinājis, meditējis, braucis uz retītiem. Un šis arī bija tāds brīdis, varbūt zināt, ir tā leģenda par Ņūtonu, ka viņš saprata gravitāciju brīdī, kad viņam uzkrita ābols uz galvas. Bet es saprotu, ka tie esot meli, viņš patiesībā bija vienkārši redzējis, kā tie āboli krīt. Bet jebkurā gadījumā līdzīgi žanra notikums. Mēs bijām ar manu meitu sarunājuši, kad uz viņas 10 gadu dzimšanas dienu mēs aizbrauksim ceļojumā. Sarunājām braukt uz Valenciju pie manas draudzenes, kur tur nesen ir pārvākusies. Es atceros, aizbraucu to ceļojumu, biju pilnīgi izdegusi kārtējo reizi darbā. Ļoti slikti jutos, tādas problēmas, man bija lausts kreisās kājas pirksts, bet kopumā viss tā nedēļa pagāja ļoti jauki. Pa dienu mēs ar meitu pa muzejiem, vakarā uz balkona draudzeni apceram šo te manu stāvokli. Un tagad es aizbraucu mājās un atklājās, ka man meita ir aizmirsusi Valencijā savas lolulelles. Ļoti svarīga lieta. Sarunājām ar draudzeni, viņa atsūtīs tās lolulelles uz Rīgu, nogādās viņas darba vietā, un tad man uz to darba vietu ir jāaiziet viņas izņemt. Un tā darba vieta ir veikals Seksīstēl. Es pirms tam biju savā dzīvē, bijusi vienu reizi mūžā, intīmu preču veikalā. Tas bija, kad man bija 18 gadi, pirms 11 gadiem veikalā Labi uz Čakielas. Es tagad gatavojoties šim vakaram sagūglēju, ka joprojām Rīgā ir 2 veikali Labi, viens no viņiem ir diennakts veikals. Bet jā, jebkurā gadījumā šī man pieredze toreiz, kā es to atceros, varbūt tā bija es, varbūt tas nebija veikals Labi, bet es nezinu, tā kā vai tā bija es, vai viņi to kaut kādā veidā radīja, ka es jutos ļoti šeidītajā veikalā. Viss tur bija aiz tādām stikla vitrīnām, viss jāprasa, lai atslēdz, izņem ārā no tā stikla skapīša. Tas ir 50-gadīgs vīrietis, atkal, tā kā man nav nekas pret 50-gadīgiem, nav arī tā, ka man viņi patīk, bet, jūs saprotat, ja? Tā kā es negribu nekādā veidā aizskart nevienu 50-gadīgu vīriešu jūtas, bet tajā brīdī, manos 18 gados es gribēju vienkārši nopirkt klusēdam lubrikantu un pazust no tā veikala. Tur tas nebija iespējams, tur viss notika ļoti skaļi. Skatos tur vēl tās kabīnes ar aizskariņiem, tāds viss tāds. Var sakot, vēlme tur atgriezties man nebija. Seksīstēlā šāda atmosfēra nav. Seksīstēls tas ir, tā kā H&M, tu ieej iekšā.
Viss pilnīgi mierīgi. Un tad, un tad es nolēmu, ja es te esmu, es paņēmu tās lēles, varētu nočekot to piedāvājumu. Un man arī līdz šim dzīvē bija bijis viens vibrators, ko man bija uzdāvinājis mans pirmais draugs. Viņš bija tāds diezgan liela izmēra elektroviolets vibrators, kurš anatomiskā veidā atgādināja vīriešu dzimumlocekli ar vēl tādām izspiedušamies vēnām. Un arī neradīja man kaut kā vilinājumu šī rotaļlieta. Un arī jāpiebilst, ka es vispār īsti neaizrāvos ar sevis iepazīšanu tādā veidā, jo man likās, tāpēc jau man ir džeks, ka man nebūtu tādas lietas jādara pašai. Un, kopumā arī vispār man tas servis vienmēr ir bijis pietiekami labs, ka es domāju, vispār nebija pat aizdomājusies par to, ka man vajadzētu tādas lietas pašai arī darīt. Varbūt man paveicies. Un tad, tā jaukā meitene seksīs tajā veikalā man ieteica, ka es varētu es izstāstīju to, es neizstāstīju visu šo, ko es jums stāstīju, bet, ka es esmu iesācēju. Un viņi man ieteica tādu budžeta 20 eiro vibratoru, ar 5 vibrēšanas režīmiem. Es viņu nopirku, aiznesu mājās. Es vispār viņu paņēmu arī līdzi. Šitāds vibratoriņš. Tā kā šis ir podcasts, viņu arī ieslēgšu. Es nezinu, neko laikam nevar dzirdēt, bet viņam ir tiešām 5 vibrēšanas režīmi. Un tā tad, man vajadzēja kādas 2-3 minūtes pirmajā reizē. Un tad, kad es atguvos, man pirmā doma bija viens. Ja man būtu bijis šis 19 gadu vecumā, es varbūt būtu aizbraukusi studēt uz ārzemēm. Ja? Tāda. Es pēc tam par to domāju, kas tas bija, kāpēc tā notika, kā saslēdzās kaut kāda šāda atklāsme, tad es tā aizdomājos, varbūt šī pieredze, tas, ka es varu tik viegli, ātri, kvalitatīvi, lēti arī cits starpā sagādāt sev, bez čakara, bez drāmas, sagādāt sev labsajūtu. Es sapratu, ka īstenībā baigi daudz, par ko es esmu iepriekš baidījusies, ka ir bijis baigais sviests, ka es īstenībā ļoti daudz ko varu pat izdarīt. Un kopš tā brīža, kopš man ir šis, es esmu realizējusi vairākas tādas lielas lietas. Vienu pieminēja jau Linda, mans podcasts, kas man ir svarīgs tāpēc, ka, varbūt viņš nav tur pasaulē labākais podcasts, bet es biju līdz šim dzīvē realizējis tikai citu cilvēku idejas, producējusi citu cilvēku pasākumus, iepakojusi citu cilvēku domas, un tad šis bija kaut kas tāds tiešām priekš manis. Bet, lai tāds kārtīgs mans pašpietiekamības manifests ir tas, ka es esmu nolēmusi pēc mēneša doties Santiago ceļā. Tie, kas nezina, tas ir aptuveni 800 km, nedaudz mazāk garš pārgājiens, svētceļojums no Francijas, Spānijas robežas pie Pirenejiem līdz Santiago katedrālai Portugālē. Un vienkārši, kāpēc es to pieminu, es flashbackoju uz to mirklī pie tās pagātnes datus tai vārtrumai, kur ir pārbijusies no bomža, nākot mājās no Kaņepes kultūras centra, un man liekas, viņi protams, neticētu, es domāju, viņai būtu tāds, wow, uz ko es esmu saņēmusies. Un noslēgumā visām sievietēm šajā telpā, varbūt jums visām ir vibratori, un es esmu vienīgā, kur tik ilgi nebija atklājis šo brīnišķīgo lietu. Bet ja jums nav, es nesaku, ka jums atrisināsies visas problēmas. Jā, man dzīvē joprojām ir problēmas, viss turpinās, bet kaut kas interesants var notikt. Un jūs nezināt, kas, bet kaut kas interesants var notikt. Un otra lieta arī visām meitu mātēm, kas ir šajā telpā, lūdzu, atbalstiet savu meitu izglītību ārzemēs, un ja jūs vēlaties, lai viņas ir neatkarīgas sievietes, tad iegādājieties viņām vibratoru. Paldies! Paldies, Dats, tev par šo stāstu. Tā tik bija pieredze to dzirdēt klātienē. Tāpēc vēlreiz atgādinu visiem, neklausieties tikai šeit mūsu podcastu, nāciet arī uz pasākumiem. Par pasākumiem jūs varat uzzināt mūsu Facebookā un Instagramā. Un starp citu, ja ir kāds brīdis, kad seksistēlu vajadzētu pieņemt lēmumu par to, ka vajadzētu dot mums naudu,
man liekas, es nezinu, lielāku mājienu mēs jau vairs nevaram uztaisīt. Par mūsu trešo stāstu man ir jābrīdina jūs, ka tas būs stāsts par vardarbību ģimenēm. Es zinu, ka daudz ir pieredzi, ka liela daļa mušas stāstu ir priecīgi un jautri un smieklīgi, un nedaudz smieklīgs jau ir īstenībā katrs stāsts. Kad mēs skatāmies uz savām iepriekšējām dzīves pieredzēm, mēs drusciņi ironiski uz to skatāmies un varam drusciņi pasmēties gan par sevi, gan par situāciju, kurā esam bijuši. Un tas ir viens no tādiem mūsu coping, sadzīvošanas ar situāciju mehānismiem. Un runāt par vardarbību ģimenē mums liekas ļoti svarīgi, tādēļ, ka tā ir tēma, kas bieži vien mūsu sabiedrībā ilgstoši ir bijusi noklusēta, tagad mēs biežāk par to runājam, bet šķiet, ka nav pietiekoši daudz par to runāts un vienkārši ir jāturpina rakt. Mūsu trešā runātāja Anna Apīne veido arī podkāstu, kur jaunas sievietes dalās ar dažādām pieredzēm ar vardarbību. Un es ļoti jums ieteiktu noklausīties vismaz vienu no viņa epizodēm. Tās var atrast pie Studentu mediju Skaļāk un saucās podkāsts Grēks nesūdzēties. Annas Apīnes stāsts Viss ir beidzies. Es jums izstāstīšu stāstu par 3 gadu vardarbīgām attiecībām, no kurām veidojās podkāsts Grēks nesūdzēties. Mēs ar šo cilvēku iepazināmies Tinderī, protams. Man vēl nebija 18 gadi, bet tūlīt jau bija. Un šo cilvēku mēs nosauksim par Dāvi šajā stāstā. Mums ar draudzeni bija doma uz šo pilsētu. Viņš nedzīvoja Rīgā, viņš dzīvoja ārpus Rīgas. Bija doma braukt uz šo pilsētu pie viņas draugiem patusēties, bet viņi bija saslimuši tajā dienā, un es tā kā crazy piedzīvoju meklētāja, izdomāju, ka es vienu braukšu tagad uz to pilsētu, izstaigāšu visu, tur apskatīšos, mežus izstaigāšu un ko tur vēl ne, un tad vakarā satikšu to Dāvi. Viss bija forši, sagaidīju viņu no darba, aizgājām paskatīties saulrietu, izsmējāmies, izpļāpājāmies, un es biju līdz ausīm iemīlējusies viņā. Viņā bija kaut kas tāda kā mistērija, tas nezināmais, viņš bija ļoti harizmātisks, ļoti izskatīgs, un man tieši gribējās kaut ko tādu interesantu, un man ļoti patika mistērija. Un tad pēc tā es ļoti daudz braucu pie Dāvi ciemos. Es Rīgā biju mazāk nekā tur, un rozā brīļu periods bija ļoti skaists. Mēs visu laiku tusējāmies kopā ar viņu draugiem, un arī tur braucām piedzīvojumos, un viss bija vienkārši superīgi. Un tad vienu dienu es izdomāju, ka varētu piepildīt savu ilgu loloto pusauģa sapni, izvākties no vecākiem. Un Dāvis teica, jā, labi, vācamies laukā, bet vēlāk izrādījās, ka viņš īstenībā nebija ar mani uz vienu viļņa. Dzīvoklī mēs dzīvojam trietā, jo viņa draugu izmeta vecāki no dzīvokļa, no mājām, un tad mēs izdomājam trietā īrēt. Viņš ļoti daudz strādāja. Es strādāju, mācījos, liku vēl mašīnas tiesības, un tad, kad notiek kaut kāda sadzīve, tad arī notiek sadzīves konflikti. Un šajos konfliktos atklājas cilvēki, tā varētu teikt, tumšās puses, nezinu, tā otra puse, kuru viņš neuzspēlē, kad viņš tev pirmoreiz satiek, vai kad jūs nedzīvojat kopā. Un mēs īsti nemācējām cieņpilni un tā kā cieņpilni strīdēties. Mēs, principā, bļāvām viens uz otru. Tur notika tāda bērnišķīga attieksme no viņa puses, ka viņš aiztaisīja durvis un aizgāja projām, vienkārši neklausījās manī, vai uzlika austiņas un neklausījās manī. Es varu izstāstīt vienu piemēru. Vienu dienu es biju mājās un es izdomāju, ka es vārīšu pupiņas. Es uzlieku pupiņas, aizēju uz istabu, sāku skatīties YouTube. Protams, pupiņas piedeg. Un tajā istabā, kurā bija balkons, ir paklājs. Un tas balkons nebija vēl atvērts. Un es ar to kaklu skrēju uz to balkonu, noliku uz paklāju katliņu, atvēru durvis un tad tikai to katliņu izliku ārā. Un tad es konstatēju, ka paklājā ir izveidojies katliņa tā kā dibena nospiedums, izkusis vienkārši. Un Dāvis atnāca mājās,
un viņš sāk uz mani ļoti kliegt, sauc man par stulbeni, ka es neko neprotot izdarīt, ko tagad mēs teiksim īpašniekam dzīvokļa, un būs jāmaksā kompensācija, un tas viss, kas it kā ir pašsaprotam, bet tas veids, kā viņš bieži risināja vai risināja konfliktus, bija mani pat, tā kā nolaiž mani viszemāk. Principā viņam ir taisnība, man nav taisnība. Un es atceros attiecību sākumā, viņš pateica tādu frāzi, communication is the key. Ļoti ironiski, jo komunikācija bija zem katras kritikas. Ļoti svarīga detaļa šajā stāstā ir alkohols. Tas tika lietots ļoti lieliem kvantumiem, un arī alkohola ietekmē viņš man pirmo reizi iesita. Tā bija ziema, viņš bija aizbraucis uz Rīgu patusēties ar draugiem, un man bija to vakar ļoti slikta emocionāla pašsajūta, un es viņam tā kā rakstīju, varbūt varētu tā kā 1-2 saliņas izdzert, jo es mājās gribēšu to papļāpāt, vienkārši, kad tu man esi blakām. Un viņš teica, jā, viss kārtībā, protams, mājās viņš bija 12. Izkāpa no mašīnas un nevarēja kājās nostāvēt, nesa pēc alkohola, nevarēja salikt vārdus teikumos, un es, protams, biju ļoti dusmīga un noskaitusies, jo tā kā manas vēlmes un manas vajadzības vispār netika ņemtas vērā, un es tā kā biju nolikta, tā kā aiz pilnīgi viss, kas viņam bija svarīgs. Un tad vārds pa vārdam izcēlās liels strīds. Viņš tā kā man paņēma aiz pleciem, piespieda pie sienas un iesita man pļauku. Un es tajā brīdī biju ļoti apstulbusi, es nesapratu, kas notiek. Es viņam teicu, ko tu esi izdarījis, tu man iesiti. Viņš tā kā atkāpās atpakaļ un teica, nē, es tev neiesitu. Un tad es pavisam sastulbu. Un tad viņš savāca savus mantas, izgāja pa durvīm un tajā brīdī blakus istabā atpūtās viņa draugs. Un es tā kā histērijā raudot ieeju pie tā drauga, saku, dāvs man iesita, ak, Dievs, ko man darīt? Nekāda reakcija no šī cilvēka nebija, par ko vēl joprojām man ir ļoti grūti viņam piedot vai, tas man vienkārši šķiet ļoti nejauki un vienkārši viņš man atstāja vienu pašu tajā situācijā. Un tad pēc pāris dienām, ja nemaldos, aiznākamajā dienā aizbraucu uz Liepāju pie draudzenes. Un viņi man tur kārtīgi izskaloja smadzenes un teica, tev jāšķirās, bla, bla, bla. Un tā, un es biju saņēmusies, braucu atpakaļ, saku, viss mums jāšķirās. Viņš man lēja krokodīļu asaras un teica, es mainīšos, tā vairs nekad nenotiks. Es tam noticēju, un tā turpinājās vēl pusotrs gads vardarbības aplī. Nebeidzamā vardarbības aplī. Viņš vispār ļoti labi prata manipulēt ar manām domām, nolika mani zemāk par zāli, kas izvērtās beigās par to, ka man ir ļoti zems pašvērtējums, izšķiroties no viņa pavisam, es sākumā nevarēju saprast, kas es vispār esmu. Un tad neilgi pēc tā notikuma, kad viņš man iesita, mēs izvācāmies no dzīvokļa finansiālu apstākļu dēļ pie viņa māmas, kas, protams, nav vislabākā izvēle pasaulē. Un viņa māma, es par viņu daudz ko nestāstīšu, bet viņai varēja novērot ļoti smagas depresijas simptomus. Viņa ļoti daudz gulēja, daudz dzēra, negāja uz darbu, nēda vispār, un tā vide, kur mēs uzturējāmies, bija tāda ļoti depresīva. Otra ļoti svarīga lieta šajā stāstā ir narkotikas. Tās Dāvi un viņa draugu lokā bija vienīgais, principā gandrīz vienīgais saskarsmes punkts, un tās tika pirktas, pārdotas, šņauktas, pīpētas. Jūs paši saprotat, kādā es vidē atrados. Un kāpēc man tas šķiet interesanti un pieņemam, man nav izskaidrojumu. 21. gada februārī Dāvi aizturēja par narkotiku tirzniecību. Un tas bija ļoti smags trieciens mūsu attiecībām. Es tajā laikā studēju, es biju 2. gadā, es paņēmu akadēmisko gadu, jo es vienkārši nespēju savienot privāto dzīvi un skolu, jo tur bija milzīgs apjoms, kas bija jādara, tiešām smagas studijas. Un
jā, pēc tā gadījuma nenotika vispār nekāda komunikācija, mēs vispār nerunājām, viņš visu laiku spēlē datorspēles un, principā, izolējās no manis, kas bija ļoti, ļoti traki, jo tieši tajā brīdī tu gribi būt un cilvēkam blakām un atbalstīt kaut kā viņu, bet viņš vienkārši noslēdzas to tevis. Un viņam arī bija mājas arests uzlikts, kas nozīmē, ka pēc 10 tu nedrīkst, tev jābūt mājās, un tas nozīmē, ka mēs arī nekur nedavāmies ārpus mājām. Viņš strādāja ļoti ilgi, ļoti vēlu, un es arī strādāju, un arī biju nogurusi, un man arī nebija daudz draugu tajā pilsētā, ja man nebija neviena drauga tajā pilsētā. Vienīgais draugs, kas man bija uzradies, pret viņu dāvim bija greizsirdība, kaut gan mums nekāda simpātija ne man pret viņu, ne viņam pret mani nebija, bet, viņš man tā kā pateica, nē, tu nevarēs draudzēties ar viņu, un tad man vairs nebija neviena drauga. Tāpēc arī es sēdēju šajās 4 sienās kopā ar viņu un neko nedarīju. Tā dzīvoju skaisti savu briesmīgāko vasaru savā dzīvē, un pienāca 21. gada augusta vidus, kad viņš strādāja tādā darbā, kur vajadzēja braukt izbraukumos pāros, un tad viņu pārī salika kopā ar meiteni ļoti bieži viņa vecumā. Un viņš aizkavēs ilgi darbā, un ar mani nerunāja, un spēlēja datorspēles, apmēram tā, un es vienu vakaru tā kā saņēmos, jo man bija ļoti bieži bail viņam tā kā kaut ko jautāt vai stāstīt, un es tā kā saņēmos, ka es viņam tagad pajautāšu, un es viņam pajautāju, vai man būtu jāuztraucas par to meiteni. Tajā brīdī mainījās pilnīgi viss. Viņš tā kā paskatījās uz mani un pateica, kā tu vispār vari iedomāties par mani kaut ko tādu domāt. Vārds pa vārdam, kliekšana, grūstīšanās un asaras, un viņš tā kā paņēma mani, iegrūda gultā, uzkāpa man virsū, aplika rokas ap kaklu un vienkārši skatījās man acīs. Un man tagad būs ļoti grūti to pateikt, bet es skatījos viņam acīs un es domāju, es ceru, ka tu mani nožņaus, lai man to vairs nevajag piedzīvot. Viņš man palaid vaļā. Un tā sākās man šķiršanās process. Aizbraucu uz Rīgu nākamajā dienā un dzīvoju tur, vēl joprojām dzīvoju tur. Bet ar to viss nebeidzās. Viņš mani izsakoja, viņš nāca pie manis uz darbu, skaloja tur smadzenes, lasīja manus ēpastus, izsakoja man sociālajos mēdījos, rakstīja man garus palagus, un tad vienu dienu viņš man uzrakstīja garu palagu par to, ka viņš taisīs pašnāvību. Un tajā brīdī man bija tāds pietiek, viss, es šito negribu vairāk. Un tad es mierīgi dzīvoju līdz vasarai, kad man pienāca ziņa par to, ka jāiet uz tiesu liecināt, kā lieciniekam. Un tā tiesa bija oktobrī. Tas man bija ļoti smags trieciens emocionāli. Es viņu atkal ieraudzīju pēc gandrīz kaut kāda 8 mēnešu neredzēšanas. Un kā es saku, ka man ir tāda sajūta, ka es pakāpos pāris soļiem atpakaļ savā sadzīšanas procesā. Un tad novembrī es ar savu draudzeni izdomāju aiziet uz Tallinas ielas kvartālu patusēt. Es biju normāli iedzērusi un es piezvanīju dāvim un aizbraucu pie viņa palikt pa nakti. Kā jūs saprotat, mēs pārgulējām un no rīta es viņam uzdevu ļoti interesantu jautājumu. Kā tev šķiet, kāpēc mēs izšķīrāmies? Un viņš teica, tāpēc, ka es tev paliku neinteresants un mēs maz pavadījām laiku kopā, kas man likās ārkārtīgi, es tajā brīdī sapratu, ka šim cilvēkam nav nekādas apziņas šūnas galvā un viņš vispār nesaprot, kas notiek ap viņu apkārt. Un tas tā kā man ļoti palīdzēja pielikt to punktu attiecībām, jo tu vienkārši saproti, ka tur nav īsti par ko pārdzīvot un cilvēkam vienkārši viņš nesaprot neko, kas notiek ap viņu. Es gribētu šo visu tā kā apkopojot, es gribētu izkarināt pāris sarkanos karogus, kā mēs arī podkāstā parasti darām. Tātad pirmais būtu, ka man
bieži vien bija bail par kaut ko runāt. Jo man bija bail no viņa reakcijas. Vai nu viņš klieks uz mani, vai pacels roku, vai vienkārši es tikšu tā kā, tavs viedoklis nav svarīgs. Bailes no reakcijas. Tad viņam ļoti bieži bija ciniska attieksme, ļoti bieži strīdu beigās viņš tā kā pateica pasēdi, padomā par to un izgāja pa durvīm ārā. Ļoti liela manipulācija un kontrole, un arī tas pārlieku skaistais rozā brīļu periods, ka tev sākumā viss tiek iedots, tavs emocionālās, tās ātrās vēlmes tiek apmierinātas, un tev šķiet, viss taču ir kārtībā, tev viss tiek iedots. Un kā pēdējo ļoti sarkano lielo karogu, es varētu izkarināt ļoti zemes kvalitātes seks. Bet tā, ka viņam neinteresē, kā es jūtos, viņš apvainojās, ja es negribēju to darīt, tā kā riktīgi apvainojās, un tā kā turpat izvērtās strīdi no tā, ka viņš apvainojās. Un viņš uzskatīja, ka tā ir mana problēma, ka es nevaru pabeigt, un viņš tā kā lika man par to justies vainīgai, pārmeta man par to, ka es nevaru pabeigt, un no šī man arī ir uzdāvināts tāds komplekss, ka es nevaru pabeigt tagad. Lūk, bet es gribu publiski tagad lielu paldies pateikt saviem draugiem, kuri man neatstāja nevienā brīdī šī procesa laikā, vēl joprojām neatstāja mani, un arī terapijai. Es esmu ļoti par terapiju, un principā es nezinu, kur es būtu, ja es nebūtu aizgājusi uz terapiju. Mēs esam nonākuši līdz šī gada janvāra sākumam, kad iznāca podkāsta Grēks nesūdzēties pirmā epizode, un 10. maijā iznāca pēdējā epizode. Jūs varat noklausīties ar Ainu Poišu. Mēs parunājāmies šoreiz, bija ļoti forši. Un vispār šī pieredze, mana pieredze 3 gadu garumā atvēra man acis uz vardarbības situāciju Latvijā un vispār pasaulē, ka par to nerunā, un ka tas ir. Kad gāju tam cauri, es būtu gribējis, ka man būtu tāds podkāsts vai, ka tu nejūties tik viens tajā visā. Un arī par to, ko es nesen uzzināju, ka nav ratificēta Stambulas konvencija, kas ir, man ļoti grūti to apzināties, jo tas ir kaut kas ļoti svarīgs un liels solis būtu. Bet jā, un kā pēdējo es teikšu, es šeit nenācu sūdzēties, bet runāt par reālu eksistējošu vardarbību, kurai patīk klusums. Es nācu dalīties ar savu stāstu, lai šķīdinātu priekšstats par attiecībām. Normāla ģimene. Mēs esam normāla ģimene. Jā. Kas nosaka to, kas ir normāli? Viņi ir kopā, šķīrušies. Tu nekad neesi jūties kā vienkārši sūdīgs tēvs? Es esmu jūties, ka es esmu pieļāvis kādu kļūdiņu. Viņi ir 2 vai 3, un viņiem visiem ir bērni. Es domāju, ka mēs labas mammītes esam. Klausies vaļsirdīgas un privātas sarunas pāru virtuvēs Latvijas radio podkāstā Normāla ģimene. Ielavies viņu virtuvēs caur Spotify. Paldies, Anna, ka tu atnāci uz podkāstu mūsu ierakstu un izstāstīji par šo stāstu. Paldies, ka tu dalies ar savu drosmi, un ir tiešām prieks dzirdēt, ka ir arī izeja no šādām attiecībām. Kad es klausījos šo podkāstu, man jāatzīst, ka arī pār mani nāca tādas dažas atklāsmes par to, kāda veida attiecībās es pat esmu bijusi un ko esmu uzskatījusi par absolūtu normu. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs par šo runājam. Ja jums ir vajadzīgs atbalsts un palīdzība, tad vienmēr varat vērsties centrā Marta. Un ja jūs gribat atbalstīt cīņu pret vardarbību ģimenē, cīņu par to, lai Latvija beidzot ratificētu Stambulas konvenciju un atbalstītu sievietes, kuras cieš no vardarbības, noteikti ziedojiet centram Marta. Viņa sniedz juridisko palīdzību, viņa sniedz konsultācijas, viņa sniedz psiholoģisko palīdzību gan Rīgā, gan arī reģionos. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tas ne tikai Rīgā notiek, bet arī Liepājā, piemēram,
un citās Latvijas pilsētās. Tā kā ziedojiet centram Marta. Nu ko, vēl viena podkāsta Muša epizode ir galā. Ja jums patika, lūdzu, dalieties sociālajos tīklos, stāstiet saviem draugiem par podkāstu Muša, pajautājiet, varbūt jūsu draugi vēlas izstāstīt kādu stāstu. Es vēl joprojām atgādinu par to dienas romānu. Es tiešām ceru, ka kāds cilvēks atsūtīs par to stāstu. Un nāciet uz mūsu pasākumiem. Šo podkāstu finansējam mēs pašas, un lielākais atbalsts ir pirkt biļetes uz mūsu pasākumiem. Nopirkt biļetes sev, nopirkt biļetes saviem draugiem. Mums daži pasākumi vēl šajā rudens sesijā ir paredzēti. Nenokavējiet, sakojiet mums sociālajos tīklos. Uz atvedām bučiņas no manis, Džēmas Sudrabas, no Martas Herces, Agatas Mežulas, Anatas Malainas, Annas, Katrīnas Elvis un Kerijas Brokas. Tiekamies nākamajā epizodē!